Atbalsta Rinogels Plus. Piedāvā O-karte. Lai O-kartes skatuves jauniņiem labāk iejustos dzīvoklī, dalībnieki, kuri šovā atgriežas jau otrais, sarīkoja viņiem iesvētības. Tās izvērtās jautras, bet ne pārāk nežēlīgas. Pietika viena ar iepļaukāšanu un zvēresta došanu. Sveicināti, mani mīļieši, mani dārgumiņi! Šodien mums ir ļoti īpaša diena, jo šī pati pirmā diena visā O-kartes otrajā daļā. O-kartes skatos otrajā daļā, mums ir tāds neliels izdomājums galvām. Un tas ir tāds, ka mēs gribam nedaudz iesvētīt šos mūsu, kā saka, tos jauniņos. Nu, netiksim tu, ka mēs esam veci arī, jo mēs tomēr esam jauni bērni arī un cilvēki. Līdz ar to, jā, mēs viņus tā nedaudz iesvētīsim, bet ļoti maigi. Mēs netaisīsim nekādus brēdienus, neko tādu, jo mēs tomēr visi esam ļoti labsirdīgi un labestīgi un neliksim viņam no ķīseļiem vilkt ārā mandarīns vai arī kaut kāds ābolīšs vai vienalga, kas ienāk prātā. Bet mēs... Bet podus viņi tīrīs. Jā, nē, nu tas būtu normāli. Nu, podīt kā vēl kruti ir un tīri. Nav vēl neviens gliemes tur aizslēpojis kaut ko. Tā kā pagājušajā O-kartes skatūs šovā, ja. Bet, nu, es domāju, ka es varētu pasaukt Martiņu un mēs varam tā kā bišķiņ sākt kādu inšīgu lietiņu un līdz beigās pastīsimies, kā viņi darbojās, kā viņi sadarbojās, kā viņi mums runājās, vai viņi mūs klausē, ne, un tad sekos arī zvēras uz ceļiem, uz ceļiem. Tad sekos arī zvērēts sekos. Jā. Nu ko, nu tad Martiņa. Dodamies uz vipiņu. Jā, bet pirmais mums jau ir arī, kā saka, nu neteiksim to, ka viņš ir... Tas tā pārpratījums tāda spēle. Nē, tas arī jā, bet viens no mūsu dalībniekiem jau ir, nu, nevis kā sodu saņēmis, bet viņš mums te teikt jau, nu, mēģina tā, nu, tas ir mūsu buks, kurš teikt taisa vakariņas visiem O-kartes skatos jauniešiem. Tātad, pujātiņš, šitā ir mīļā spēle. Nedarām mīļā, no sirds, ja? Un tu dari to pašu, ko mēs daram. Uz kaut kāds līdzās spēlēt. Nē, tu jādara pašu, ko mēs daram. Nu, davai. Skaries. Ej! Kas? Ha. Kāpēc tas nav neviens? Tas bija speciāls. Kur tu ej? Puķa Viņam jāsaka. Kurš tagad tev iedzīvs? Tā Madriga. Stājas bujāt. Šitā ir mīļā spēle. Vai mums tagad visiem jādara? Jā. Un tev jādara tas pats, ko mēs daram, ja? A kā man tev būs jādara? Labs. Cik sanākam jādara? Āda, skaidrs! Es zināšu to, jā. Patiesībā tās spēles, ko mēs izspēlējām, un tas, ko mēs darījām, vairāk vai mazāk bija zināms. Arī tā pļauka, es jau gaidīju, ka man iesitīs, bet es nebiju gaidījis, ka Lingi tik spēcīgi iesitīs, ka man visu naktas vilst laiks.
Balsos par tevi. Tātad, kas jādara ir? Mēs vienkārši pieņemsim no sākuma, mēs pateikšu vārdu. Mēs zināsim vārdu. Un tu arī palīdzi minēt, tikai nesaki to vārdu. Nu, pirmais vārds būs... Zirgadetis. Kāds? Zirgadetis. Sarežģīts. Ņemot vērā, ka mēs spēlējam vienkārši spēles, bez nekādām tur preteklībām, nu, kaut kādām tur. Tad bija ļoti smieklīgi. Mēs ļoti nosmējāmies, tīpaši tie mēmies cilvēki. Bumbieris. Ābols sūdā. Garšoja. Garšoja. Laumiņa. Tas sajūta nav par kaut ko. Laumiņa. Vilnis. Harī, tu skriesi jau skaļāk, lūdzu. Fotoprēt. Fotoprāts. Žirafe. Taciņa. Krūms. Riņķis. Apelsīns. Kivi auglis kaut kāds. Krizdole. Arbūs. Plūme. Ērkšķoga. Plūme. Apelsīns. Ķirši. Ķirši, jā. Ērkšķoga. Upene. Nu, kas tas ir, nu? Rādi. Stums kaut kas. Tas ir muļķis. Parādi. Parādi Man kaut liekas, ko. viņš ir Kas izskats ir? reāli. Jā, labi, tu esi izskritis. Pagaidiet, lūdzu, pagaidiet. Marta, lūdzu, pagaidiet. Tas bija klusa. Tas bija zirgābols. Jā, es jums rādu, pirmkārt, no tādas. Es jums rādu no tādas puses, kas zirgs un ābols. Ķirši ir tik lieli, Černobija kaut kā. Pirmais. Zaķis. Trusis. Suns. Pieka kājas kaut ko. Sasks. Nāriņa. Nāriņa. Kaut kas mierīgi. Kas tas ir? Peļķi. Pinglīns. Iesvētības bija tādas nemanā stilā, tādā ziņā, ka prasījās kaut ko vairāk atraktīvāku, vairāk kaut ko tādu. Vairāk mūs pielikt pie darba, vairāk tā, ka mūs iepazīst. Es saprotu, tas bija pēdējā mirklī, pēdējā brīdī, bet nu jā, arī pēc tam bija tā spēle, kur bija tā kā mēmais šovs un bija jārāda kaut kas veciem dalībniekiem. Un patiesībā jau uz beigām es arī sapratu, ka tā jēga ir tajā, viņi muļķojās, teiksim. Bet, nu jā, zvēras bija interesants, zvēras bija tāds smieklīgs arī tas, kad mēs ar to apelsīnu tur par riņķi laidām. Prasījās kaut ko vairāk, kaut ko tādu trakāku, kreatīvāku, kaut kā tam līdzīgi. Nu, tādas mazas iesvētībiņas. Kaut kur iekļūt. Sit. Neko nesit. Galina nost, ka tu iebāž. Iebāž galvu un galina nost. Giljotīna. Ko? Pašnāvība. Kaut kas ar giljotīnu saistīts. Speciāli. Lēns bedrē iekšā galinās nost. Nē. Pakāršana kaut kāda. Tu tur bāz iekšā, uzreiz dāvā. Pats bāž iekšā. Cērt rokas. Paga, ko Nu, bāž? jūs taču zināt. Kas ir? Rokas gribēs iekšā? Nē, jau rokas. Tas Speļuks. šitas ar to asta. Iet iekšā. Nē, bet viņiem jau nav tāds. Arī kāda liekas padodamies. Es domāju, ne, viņš padodās. Kas tas bija? Bebra lama. Nu kā tad tu šitā rādīji? Nu kā, reku Rīga bebrīca šitādu astu. Zobus varēja parādīt bedram kā draugi. Jā, divas Colgate reklāmu, zopastu. Nu, un tās lamatus. Lamatas. Kašana skatījā. Nekad nepārdzīvo. Citreiz ir lielāk. Kašana. Atbalsta Rīnogās Plus. Piedāvā O-karte.